Pie mums šorīt atkal ciemojas Ancis Ģīlis. Mēs turpinām apspriest tēmu Mommy Makeover. Kāda veida aprūpe nepieciešama mājās pēc operācijas? Kas jādara pēc tam? Pirmkārt, mājās ir, vismaz, kas attiecās uz pirmajām dienām, vajadzīgs diezgan mierīgs režīms, lai nav visi ikdienas darbi, lai nav visi ikdienas uztraukumi. Protams, jāsaprot, ka katrai operācijai ir mazliet savas pēcoperācijas perioda īpatnības. Ja mēs esam operējuši krūtis, tad jāizvairās ir no straujām roku kustībām, roku celšanas, atbalstu uz rokām, smagumu celšanas no zemes, velkot viņus uz augšu. Ja tā ir vēdera operācija, tad savukārt ir jāpievērš uzmanību tam, lai mūsu vēdera prese būtu pilnīgi mierīga, īpaši ja diastāzi koriģēta. Kas nozīmē lielu smagumu celšanas ierobežojums un nopietna vingrošana uz pirmajām noteikti 6 nedēļām ir absolūti jāizslēdz. Tavā pieredzē, cik mammas ir disciplinētas šo noteikumu ievērošanā? Viena no ķirurģiskās ārstēšanas īpatnībām, kas neizbēgami seko operācijām, ir mazliet diskomforts un sāpes šajā te operētajā reģionā. Līdz ar to organisms jau pats pasaka, kas ir bijis nepareizi. Ja iesāpās, tad arī mēs visiem pacientiem sakam. Ja ir šis te signāls, ka kaut kas iesāpās, iedurās, tad zina, ka konkrētā kustība ir nepareiza un uz dažām nedēļām mēģinām tā vairs nedarīt. Cik ilgi turas rezultāts un vai būs nepieciešams papildus procedūras nākotnē? Mēs operācijas taisam ar mērķi, lai mums nebūtu jātaisa nākotnē kaut kāda koriģējošas darbības, bet, protams, ir virkni faktori, ko mēs nevaram ietekmēt no ārstniecības puses. Lielie riski, protams, ir atkārtotas grūtniecības vai nopietnas svara izmaiņas, it īpaši straujas svarā krišanās. Tad bieži vien atjaunojās kaut kāda noslīdējuma. Paldies tev!